lai tik lietā, kā saka, lai lieto. Cik var jau? Balerīna Kapučina. Sev, pēc tik forši. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, Lauris Zalāns visā savā būtībā, Rezekne, Zeimuļs. Šeit ir atvērusies digitālā istaba, par ko ir parūpējušies jaunieši. Iesim paskatīsimies, kā viņiem tas izdevās, lai iedvesmot iespējams jūs arī būt tikpat aktīviem. Digitālā istaba, kurā mirklī vispār radās kaut kāda tāda ideja? Jaunieši norādīja uz to, ka viņiem nav tādas vietas, kur viņi sanāktu kopā un viņiem būtu pieejams dažāds aprīkojums. Un tad mēs meklējām iespējas, kā mēs varētu īstenot šo ideju, ka viņiem ir tā vieta, ka tā ir jauniešu vieta, ka viņa ir tāda, kā jaunieši viņu redz. Es redzu daudz kurpes. Jā, ģērbis ir, ja? Jā. Ja mēs redzam, ka te ir ļoti daudz sapulces, ir super foršs rādītājs, tātad tur ir daudz jauniešu. Tā visi ievelk kalpu, lai neviens neelpotu. Valentīna, čau. Čau! Pirmkārt jautājums, kā tu vispār tiki līdz iespējai būt šīs vietas saimnieks? 5 gadi atpakaļ, kad es strādāju Lielbritānijā, es atgriežos šeit un tad saku savu darbu ar jauniešiem un tagad es te. Ko tas nozīmē šeit digitāli? Tātad jums ir iegūtas kaut kādas tehnikas, vai ne, ko jūs varat izmantot? Protams, ka ir. Ar jauniešiem ir tā, ka viņi paši izvēlē, ko viņi grib. Un šeit viņi var katru reizi izvēlēt savu spēli, kur viņi grib spēlēt. Un principā tā ir Brainrot, arī ļoti populāra no 13 gadiem. Viņi ir domāti tieši spēlēm vai ir vēl kaut kam? Ne, arī kā mēs varam programmēt, ko mēs printēsim 3D printerā, jā. Okay. Kas tas ir? Tumsahurs? Jā. Un šito uztaisiet tas 3D printeris? Cik ilgu laiku to viņu gatavoja? 30 minūtes operam. 30 minūtes? Jā. Es zinu, kādus vēl es zinu. Brainrotus, pagaidi tūlītās. Balerīna Kapučina. Iedod vienu burtu, pasaki man. Labāka. Labāka? Labāka. Labākā, sliktākā. Kā? Nē, tādu es nezinu. Baigi, labi. Var es jau ātri uzspēlēšu? Jā, droši. Ja? Paldies. Ej, tu nost! Es neesmu 100 gadus spēlējis. Eju, kāpēc man vārds ir bots? Ej, tu nost! Valentīna, pagaid drusciņ vienu minūtečku, ja? Eju, kurš man apzīmē, ka paduses sasvīdušas, paskaties? Tā ir pēc kontrastraika. Jā, taču pareizi, jā. Ja man negribas sēdēt pie datora, es taču redzu, jums ir arī portatīvie datori, Jā, vai ne? principā jaunieši iet šeit un pilda mājas darbu. Bet šī arī ir caur projektu. Jā. Cik bija finansējums tam projektam? Kas tev tur rokās ir? Man planšetē rokās. Arī ir tā kā no projekta? Jā, ir tieši tā. Cik var jau? Mums īstenībā, kur aizmugurē ir daži jaunieši. Mēs varbūt varam ar kādu nofilmēt ar viņiem kopā kaut kādu TikToku? Protams. Jā, meitenes. Jā? Super! Iespējas par jauniešiem ideāli paskaties pacienāja mani ar mandarīņiem. TikToku izdomāju kādu filmēsim, uzgleznoja mani, spēlē manas bērnības spēles. Es esmu atrādījis visu, ko viņi ir ieguvuši šeit. Lai tik lietā, kā saka, lai lieto. Lai neuzkavējies skolā nemirkli, nāk vairāk uz šejieni. Un atkal, hei, uz otru pusi Valentīna. Baigi labi, ka viņi izdomāja, ka viņiem vajag šo vietu. Un baigi forši, ka šādi projekti tiek realizēti. Tiešām, ka atbalsta jauniešus, iedot, viņi to sapērk, viņi izdara paši, uzraksta projektiņus un pēc tam arī liek lietā. Tas ir pats galvenais. Viņiem ir piemēri. Paldies, ka skatījies. Like, subscribe, Like, subscribe, comment. comment and repost. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies jau nākamajā epizodē. Uztaisim aplausus visi, ja? Sev, ka esat tik forši!